iegūst patiešo, bet tagad aicināšu izgudrotāju praktiķi, kurš nodarbojas ar viļņu enerģijas transformēšanu, un tas ir godājamais Rims Vaitkus. Labdien, cienījamās dāmas un godātie kungi! Es jūsu uzmanībai nestāstīšu neko tehnisku, bet es vairāk rādīšu, kā ir gājis mūsu izgudrotājiem šai gadā, jo, kā jūs ziniet, izgudrotāju biedrība Latvijā ir vēl ļoti jauna. Un pēc nodibināšanas mēs kontaktējamies ar starptautisko izgudrotāju biedrību federācijas prezidentu Ungārijā. Tas ir doktors Andras Švedres. Šeit video jūs arī viņu redzēsiet, kurš jau uzreiz noreaģēja un atsūtīja mums negaidīti ielūgumu, lai mūsu izgudrotāji februāra beigās ņemtu dalību starptautiskajā izstādē Bankokā, Taizemē, kur tika svinēta pirmā izgudrotāja diena. Un šī diena bija par godu tam, kā Taizemes princis 30 gadus atpakaļ bija nopatentējis savu izgudrojumu, un lūk, sakarā ar to, ka ir pagājusi 30 gadi kopš viņa izgudrojuma, viņš izdomāja, ka vajadzētu Taizemē uzkārtot kārtīgu vispasaules izstādi. Latvija no sākuma tā kautrīga, bet tad mēs visi sadošojamies, un tomēr izdevās aizbraukt 4 biedrības pārstāvjiem ar 3 izgudrojumiem. 3 bija, ja? Tā pareizi. Kā tur gāja? Tuliņ jūs redzēsiet jau video. Šo to varbūt es pakomentēšu, varbūt, ja kāds sevišķi varētu noteikti Paeglīša kungs pakomentēt, jo viņš pats piedalījās šī izstādē un arī piedalījās mūsu biedrības priekšsēdētājs Eglāja kungs. Bez tam bija arī izgudrojuma Exmo-X autors Normons Lazdiņš ar savu sweet investoru, ja, Mareku Justu. Kā viņiem tur gāja, jūs paskatīsieties. Kas ir vissvarīgākais? Pievērsiet uzmanību tam, kā Tailandē reaģē uz šādām izstādēm. Pirmie lielākie apmeklētāji, kas tur ir, tie skolnieki, tie jaunatne. Jo valsts ļoti labi saprot, ka tas ir potenciāls, kurš ir jāievieš šī kultnē. Lūdzu, Marek. Izstāde pat pa sevi ir ļoti liela teritorija. Latvijā mums šeit tādas izstāžu zāles vispār nav. Un kā jau jūs redziet, es teicu iepriekš, ja, viena no lielākajiem apmeklētājiem tie ir skaitliskā ziņā. Tie ir skolnieki. Lūk, katra skola ar savu raksturīgo skolnieku formu tērpu. Ja. Viņi ir ļoti pacietīgi un gaida iespēju ierasties tādā izstādē un aplūkot daudz un dažādus, teiksim, tos piedāvātos izgudrojumus. Grūti jums pateikt. Šis ir princis, Tailandes princis, kurš ar šo izgudrojumu ļoti īsi tātad patentēt izgudrojumu 30 gadus atpakaļ. Viņš ir tas, kas organizē šo te izstādi. Piedalījās ļoti daudz dažādu valstu pārstāvi. Protams, lielākais procents bija paši Tailandes izgudrotāji, bet
arī ne tikai austrumu valstis. Tur, kā jūs redziet, piedalījās arī Āfrika, piedalījās Amerikas kontinenta valstis. Šeit ir Latvija ar Katriju. No pieredzes izstādēs mēs esam ieguvuši tādus secinājumus, ka braucot uz izstādi, šai gadījumā bija 4 cilvēki. Tas nozīmē, ka vismaz 2 var strādāt stendā un 2 var staigāt, teiksim, kaut vai pa izstādi, iepazīstoties ar tiem izgudrojumiem, ko izstāde piedāvā. Un plus vēl tam organizatori kopā ar IFIA parasti organizē izstādes laikā ļoti daudz dažādas pasākumus. Tās ir konferences, tās ir apspriedzes par to, kā tālāk virzīt izgudrotāju kustību pasaulē. Un šeit ir svarīgi, lai būtu no delegācijas cilvēki, kuri var piedalīties šīs te pasākumos. Pretējā gadījumā šis ir Andras Vedres. Pretējā gadījumā ir ļoti grūti sekot līdz tām novitātēm, ko šīs publiskajos sanākšanas reizēs nolēmj starptautiskās asociācijas un izgudrotāju biedrības. Šeit ir daļa no priekšnesumiem, ko sniedz Tailandes mākslinieki. Pēc tam, kad Latvijas pārstāvi šai izstādē tika gratulēti ar medaļām, Starptautiskā izgudrotāja federācija sūtīja mums piedāvājums piedalīties nākošās izstādēs šajā gadā. Tie ielūgumi bija diezgan daudz, uz diezgan daudzām izstādēm. Sākumā mēs uz to tā atkal diezgan rezervēti raudzījāmies, vai varēsim braukt vai ne, jo, kā jūs saprotiet, biedrība nav vēl ar finansējumiem bagāta, un viss tas balstās uz privātu līdzekļu bāzes. Taču jau šī izstāde deva savdabīgu stimulu domāt par to, ka tomēr jebkura izstāde, kur izgudrotāji piedalās ar savu ideju modeļiem vai plakātiem vai aprakstiem, tas ir savdabīgs tirgus. Jūs piedāvājat savu produktu un pretī ir pircēji, tātad potenciālie investori, kuri interesējās par vienu vai otru jūsu ideju un var gadīties, ka atrodas arī finansējums jūsu idejai.
ļoti bieži bija tādi izgudrojumi modeļi, kuri ir gatavoti mājas apstākļos, kuri nav varbūt līdz galam precīzi nostrādāti. Bet ideja kā tāda ir skaidra. Lūk, ola atdala no olas baltumu. Ja? Ļoti ātri un vienkārši. Redziet, kā te augļu sulu iegūst. Tādi visādi, teiksim, instrumenti, ja? Ilgi un dikti spriedām, vai brauksim kaut kur tālāk vai ne, un beigās tomēr atradām iespēju un devāmies uz nākošo izstādi jau gan oktobra sākumā, uz Ķīnu, Suzhou pilsēta. Tā ir 80 km no Šanhajas. Tulkojumā Suzhou tas ir Ķīnas dārs, ļoti zaļa pilsēta, un, kā viņi vēl saka, Ķīnas Venecija. Jo viņai ir ļoti daudz kanālu, ļoti tīra pilsēta. Lieluma ziņā viņa kādas pusotras reizes pārsniedz Rīgas platību. Šī ir izstāžu teritorija. Izstādes izvietotas šajās mājās 3 stāvos, izstāžu zāles. Un mūsu izstāde, izgudrojuma izstāde bija 3. stāvā. Un aizņēma no šīs mājas, teiksim, kopējā garuma 1/3 tikai. Bet pat izstāda kvadratūras lielumā, tā daļa, kas bija domāta izgudrotājiem, tā teritoriāli varētu pielīdzināties 3 Ķipsalas zālēm kopīgi. Šeit ir Latvijas stends, šeit ir mūsu ķīniešu gide, kas tika pielikt pie visiem. Un šeit ir viens no mūsu popularizācijas momentiem, ka mēs atļaujamies Latvijas institūta doto disku uzlikt arī uz vienu no izgudrojumiem. Tur bija skaņas tehnika ar ļoti augstu kvalitātu un ekrānu. Un visā Ķīnas izstādē izskanēja šī prāts vētras muzika. Ķīniešiem patika viņa. Šeit ir mūsu Latvijas stends, un interesanti bija tas, ka ķīnieši 4 dienu laikā izrādās bija skaitījuši, cik apmeklētāji apmeklē katru stendu, mums nezinot. Un Latvijas stends salīdzinājumā ar 2. vietas ieguvēju stendu bija aizsteidzies pa apmēram 1/3 uz priekšu apmeklējumā. Tātad vispopulārākais bija Latvijas stends. Mēs bijām aizveduši tikai 2 izgudrojumus, 3 izgudrojumus. Tātad Exmo X, tas ir zobu tīramais komplekts. Tad profesora Lapsas izgudrojumu par celtniecības siltinātā betona sienām un jūsu sarunu biedra izgudrojums ARVS, tas ir viļņu enerģijas izmantošanas iespēja. Ķīnas izstādē piedalījās vairāk kā 1000 izgudrotāji ar vairāk kā 3000 izgudrojumiem. Šeit, lūk, ir pierādījums šī jaunā meitene. Tas ir viņas izgudrojums. Tātad skolnieki arī tur ļoti daudz ko dod, ja? Un ne tikai skolnieki, mājasaimnieces, un ne tikai profesori, pensionāri, un ļoti daudz. Ar vārdu sakot, viss
cilvēku diapazons. Mums bija problēmas sākumā ar vienu no eksponātu uzstādīšanas, tas ir, ko jūs ārā redzējāt, to laiviņu. Es biju noslinkojis un nepaņēmu laiviņu līdzi, jo viņi ražo Ķīnā, un es domāju, es nopirkuši Ķīnā tādu laiviņu. Izrādās, tur bija sezona beigusies, un laiviņas vairs nevarēja nopirkt, bet demonstrēt vajadzēja. Un tad mēs braucām ar to gidi, Ķīnas gidi, ar taksi meklēt plastmas kastes, kurās iztaisīt šo te demonstrējumu. Un tad, kad es taksistam 18 jēnu vietā iedevu 20 jēnas un teicu, patur tās 2 jēnas, tad tā Ķīnas gide man ar varu centās iespiet šīs 2 jēnas atpakaļ. Es teicu, nu, bet lai tiek cilvēkam, jo jēna ir manā uztverē diezgan zemas vērtības naudas maksājamais līdzeklis. Nākošā dienā gide atnesa man grāmatiņu angļu valodā, kur Ķīnas likumi rakstīti. Un tur ir rakstīts viens teikums par korupciju Ķīnā nāves sods. Tātad esiet uzmanīgi. Tas, ka viņiem ir sociālismu iekārta, tas vēl neko nenozīmē, un tāpat ir brīžiem ļoti laba, jo viss ir tīrs, sakārtots. Ļoti profesionāli organizētas izstādes, bet ir jāpazīst arī vietējā likumdošana, lai nenonāktu pretrunā ar šiem te likumiem. Ja? Dzīvojam mēs ļoti labā viesnīcā, visi izgudrotāji tika izvietoti Sudžou centrālajā viesnīcā, kur viens numurs, man neatļaus samelot, maksā mūsu naudā 40 lati pa nakti. Bet numurs ir pēc mūsu mērauklis luksus numurs. Šeit ir viena no jubilejas svinībām, 40. IFIA jubileja, kura tiks svinēta tieši Ķīnā šeit Sudžou laikā. Šeit visu valstu delegācijas apsveica IFIA prezidentu ar veiksmīgu šīs te biedrības darbību. Nu, kārtēja arī priekšnesumi no Ķīnas māksliniekiem. Mums bija dotas iespējas arī apmeklēt, piemēram, Ķīnas zīdu rūpnīcu, kurā varēja arī iegādāties, teiksim, tur kaut kādus izstrādājumus. Šeit mums bija piedāvāta iespēja naktī pabraukāt ar kuģīšiem pa šiem slavenajiem Sudžou kanāliem. Un te jūs variet redzēt, kā Ķīnā naktī tiek izgaismoti dažādi objekti. Protams, šī filmiņā nav salikti visi, bet tas ir vienkārši fantastiski, negaidīti priekš mums, kā viņi šo te lietu izkārto. Šeit neliels ieskats no lielās Šanhajas. Šanhais viens no atrakciju parkiem. Un jāsaka tā, ja Sudžou atrodas no Šanhajas 80 km attālumā, tad mēs šo attālumu veicām ar ātrvilcienu 40 minūtēs. Ātrvilciena ātrums 236 km/h. Pa vidu vēl ar vienu pieturu. No Šanhajas uz Šanhajas lidostu, kur atrodas 15 km attālumā, iet ātrgaitas vilciens, speciāls, tā saucamais magnetvei. Tas ir uz magnetiem. Un viņa ātrums ir 301 km/h. Un 18 km mēs veicām 5 minūtēs. Tātad jūs variet spriest par to, kāda ir uz šodien Ķīnas attīstība, cik augstu viņa jau ir tehnoloģiju ziņā attīstījusies. Nu, viens no šīs tehnoloģiskās attīstības līdzproduktiem ir smogs. To mēs izjutām visur, gan Šanhajā, kā jūs redziet, gan arī Sudžou. Un lieta ir tāda, ka Šanhaja un Sudžou atrodas tādā reģionā, kura ir kā iekļauta
šeit ir tas magnetiskais vilciens, kur ir iekļauta kalni riņķī un nav vēju, un tur krājās smogs. Bet ķīnieši cīnās ar šo te smogu. Ļoti attīstīts velotransports, un visi velosipēdi un motorolleri, kas tur viņiem ir, ar kuriem viņi brauc, tas ir pamattransports, un viss viņš ir elektrizēts. Mēs uzturēšanās laikā nesastapām nevienu motorolleri, motociklu vai velosipēdu, kurš būtu ar iekšdedz dzinēju. Visi viņi ir elektriski.